Sauc man Dainis un uzvārds man Dreimans. Šī būs neliela reportāža no labākās pilsētas Latvijā, ko sauc par Liepāju, kur nākamajā gadā būs kultūras galvaspilsēta. Ziemā ir uzsnidzis sniegs, kas mūs pārsteidzis negaidot. Tādas, diemžēl, ir Liepājas ielas, kur iziet, izbraukt. Un vēl jau vairāk invalīdiem vai māmiem ar bērnu ratiņiem ir pilnīgi neiespējami. Tik, cik mašīnas nobrauc, tik arī ir. Diemžēl kāds saimnieks, tāda arī pilsēta. Maza taciņa, kas ved uz pilsētas prokuratūru. Un blakus galvenākā vidusskola, ģimnāzija. Tas jau nekas, kad nodokļus maksājam par ceļu uzturēšanu. Pāri ielai, gājēji pārējā, diezgan riskants pasākums. Es ar ratiņiem noteikti neuzdrošinātos iet. Kārtējā pāreja, kur mēs varam tikai kaklu nolaust, nevis pāri. Ja reiz es par to naudu maksāju, tad es labprāt vēlētos šādas ielas, par kurām nebūtu kauns. Un šeit lūk pārējais mazliet tālāk no centra. No ielas uz pārēju tālāk uz tramvaja sliedēm uzkāpt tikpat kā neiespējami. Šie aktuālie Liepājas slīpumi. Neizbrīnamās ielas ar taciņām šaurām. Turpinās. Šī totālākā žļurgu uz ielas ir pats bīstamākais, kas var būt. Apakšā ledus, virsū netīrīts sniegs, kurš ir mazliet piemīts, un atliek mazliet ātrāk paspērt soli vai uzkāpt uz kādu kukurzni, un kājas ir pa gaisu. Kāpēc tīrīt, ja var netīrīt?